Daugmales Jāņa bišumedus un pampaļu podi piedāvā lielisku 1,5 stundu aktīvu darbību gan bišu dravā, ieskaitot bišu glaudīšanu, pastāstu par bitēm. Tad tālāk dodamies baudīt šīs labās lietas, kas nāk no šīm bitēm, gan medus burvību, dažādos medus veidus, gan ziedputekšņi, bišu maize, gan dažādi kārumi no medus. Tālāk mēs darinām pēc senās metodas vaska sveces. Un tad ir lielā sadaļa, kas ir podu darbnīca, kur jūs varat izgatavot kādu bļodu, kādu medus trauku un arī šīs laimes pogas. Vecuma grupām nav ierobežojumi. Optimālais grupu lielums, es domāju, uz 30–40 cilvēkiem. Pieteikties uz šo jauko pasākumu var vai nu zvanot man uz kabatas telefonu, atstājot savu vizītkarti un nosakot grupas lielumu medus istabā Vecrīgā, vai nu zvanot podu māksliniecei. Keramikas izstrādājumus mēs nevaram uztaisīt tai pašā dienā līdz galam. Šīs pogas, podus mākslinieci tālāk noglazē, un viņi visi ir gūstami medus istabā Rīgā, Pēterbaznīcas ielā. Tur arī ir visa produkcija, ja mēs esam šeit iesildījušies, paši darījuši lietas bišu dravā, paši darījuši lietas pie podnieka virpas. Varbūt, kad patīkamās atmiņas mēs varam atkārtot atkal tur vai braukt vēlreiz.